Dakters. Čau, dakters. Leduskapī vēl nekā nav, bet cerēsim šodien kaut kas parādīsies. Mums būs 3 meitenes, ja? Vilni? Jā, Santa. Optika ir uzklikšķināta kārtīgi. Kas tur ir? Ko? Briedis jābrauc vākt pie Latgā. Braucam vākt. Ja tā ir, kad ir notriekts briedis, un mēs braucam pakaļ tam briedim. Garais man aizvedīs. Tas jau vampīrs, pasties kāds zobi viņam. Jā, viņš nabag bullīts. Lauka? 3, 2, 1! Tā, davai ātri izlaižam iekšus un stājamies. Pirmais dakteris šodien. Ko dakterēja šodien? Būtu viena maza tāda sabraukt briežu bullīti sadakterēja, jā? Vot malacis. Izpreparējām saucās. Nē, tu dakterēji. Tu reāli taisīji operāciju. Tās ir manipulācijas, saucās operācijas. Centāmies glābt, bet neizglābām. Nu, es ar tā domāju, jā. Paldies tev, kad nokārtoja visu to lietu. Medību sezonā individuālie tusiņi sāk pārvērsties par kolektīviem tusiņiem. Man patiesi prieks jūs visus redzēt Pūras mednieku klubā. Sirsnīgi sveicināti mednieku dalībnieki Pūras mednieku klubā! Mums ir iemesls pateikt viens otram paldies, kolēģi, par to visiem tiem kolēģiem, draugiem, atbalstītājiem, par to darba ieguldījumu, ko mēs esam veikuši, lai mūsu medības būtu aizvien drošākas un rezultatīvākas. Tornīšu būve, lielo tornīšu būve. Mūsu draugi atbalstītāji mums ved tonām graudus. Mēs viņiem sirsnīgi sakām paldies Maritam Jansonam, Madaram Dobelīm, Sandim Vītolam. Un, protams, starp mums esošiem Vaņam ar Tomas, kas tikai 12 tonas graudus mums nu pat atveda priekšus un izbēra. Atkal senlatviskais teiciens, nekā jauna šai pasaulē nav par draugiem un par rubļiem. Mums viņi ir daudz to draugu. Kolēģi, un tagad svinīgs brīdis mednieku 10 gadu jubilejā netika pasniegts pateicības raksts vienam no puišiem, kurš starp mums stāv, kurš uzdāvināja mums 4 kubikmetri egles papīra malku, apmēram 400 eiro vērtībā, no kā mēs būvējam tos tornīšus. Un tad Pūras mednieku klubs izsaka sirsnīgu pateicību Gatim Fjodorovam par atsaucību un lielu personisko ieguldījumu. Bet ir viena problēma, Gati. Tā malki beigusies. Kamēr atnāc pēc goda raksts, mēs tos 4 kubikmetrus jau uzbūvējam jau. Es sapratu māju. To risināsim. Kolēģi, es jums visiem novēlu pozitīvām. Šī biedrība, šis klubs ir dibināts, lai sniegtu mums visiem pozitīvas emocijas. Meitenes arī ir. Dzinējas meitenes, cik bieži iet dzinējos? Pāris reizes gadā atnāk. Sanāk, jā? Tātad liekais vairs pa daudz. Šitā tur aizvedīs. Ļoti uzmundrinošs rīts sācies. Teju novērtēju ar lieko svaru. Neko, lai saka, medības jau nav tikai bēdu notikums, arī priecīgas ziņas mums ir. Nē, mēs mākam, protams, pasmieties par jebko, vai ne? Vai ne? Arī mazie mums nāk līdzi atļautajā vecumā. Nesaka tikai tikko gadu. Viss, mēs esam gatavi braukt uz pirmo mastu. Kā nosaukums mastam nezinu, bet 10 gadus neesot tur neviens bijis, tā kā mēs braucam. Reiz 10 gados to mastu apcīm.
Atnāciet šeit. Es nopirku šito GPL, mazo GPL Spectre. Es skatos, man pēc pīlēm sapelējies. Arnim palika sūdīgi braucot busā, bet mēs ejam izratoties uz pirmo mastu. Nu ko, mans sākums ir šeit, pārējos dzinējus vēl liek pa vietām. Virziens mums ir uz priekšu, protams. Bišķiņ busā sakratī, man nav forši tāda sajūta. Bet nu labi, cerams, atties pēc pirmā masta. Nu, briežu pēdas ir, var redzēt, svaigi tāds iespies smukas. Tā kā cerēsim, kad kaut kas notiksies. Divi šāvieni, tikko atskanēja divi šāvieni, tā tad ir iespējams, kad jau kaut kas būs nomedīts. Loma kārtīgi pa tām eglītēm, jā, jūs tur, kas jūs četri esat. Priekšnieks saka, vai kārtīgi pa eglītēm iziet, ejām. Cauri stādāt viņus. My God, gailens, paskatās. Brīlis uzvēls. Varētu salasīt. Paskatās. Tas ir skaists saudzis ir. Tāds meža ceļš, uz to meža ceļa visi apstājamies. Tūlītās mēs piestāsim un izretosimies precīzāk šeit uz ceļa, lai viens otru labi redz. Nu ko, Urvam esam tikuši cauri. Tā, it kā visi ir apnākuši līdz manī, mēs esam izratojušies. Davai, ejam uz priekšu. Pāris 100 metru un esam galā jau. Nu vēl neredzat. Vēl mežā var gailenīt salasīt. Pasties, kāda kompozīcija man sanākusi. Ai. Labā puse 4 gabali aizmērniekam. Viņš man šitāja aiz tiem kokiem tajā pļaviņā. Jā. Un viņš no tiem kokiem pļaviņā pēc šāviem, apmēram te kaut kur šāva. Jā. Tad redzi, ir bērns un pirms bērns ir tā kā priede zirma. Jā. Aiz tās priedes viņš aizskrēja, tur bija otrais šāviens, tur taču nebūs. Vai tā pļaviņa ir vai nav? Labi, mēs apskatīsim. Nu, moši netrāpīju, bet tas tāpēc šauboju. Nu, ejam, skatāmies. Paga, Jāni! Jā, nu viņš te ir aizgājis. Reku, kaut kā viņš tā slīpa ir aizgājis. Reku, tā kā tu soli liec, reku viņa bija solis, reku viņam. Kā slīpa? Jā. Atstāj. Jānis paņēmis nazi, metīsies ar nazi virsū uz briedi. Es baidos, kad es paiešu malā. Ne, uz cūku. Uz cūku ar nazi. Nu, suns, kas tur ir? Kaut kas ir. Suns, ej. Tu savot kaut ko? Kas tur? Kas ir? Kaut kas būs.
dzirdat, kas tur notiek? Garām šāvies pasakas stāsta. Viņš tagad novērš uzmanību no tā, kā garām aizšā stāst par alūksni kaut ko. Teiks, nu viens maziņš vēl klāt. Jāsada gabaliņos. Stirnu lielāk nekā sīvās. Kāpēc neuzsver? Un iztēmējos, velku. Un domāju, nu kā 40 soļi pa to ceļu pārgāju pāri. Ne, beigās bija 52. Un šēriņa aiziet, pēc tam akal izcirtums otrā pusē. Tur varēja Bet viņi jau pamet. mugursomā patronam tur varēja izšaut pa viņu, bet, nu man liekas, ka, nevarēja netrāpīt, bet, Tam negadās, ja ne? Tā, šāvējs pirmais. Šāvējs burvīgā pozīcijā tapu nolikts un burvīgi es jūtu, ka kaut kas čabinās, ne, bet šļakstinās, jo kādu laiku pa ūdeni tur kaut kas šļakstinās lielāks nekā suns vai cilvēks. Un es jūtu, ka nāk briedis, es redzu purnu, es redzu krāsu, bet es neredzu govs vai kas. Caur tādām priedītēm skatos, tad, kad es sapratu, ka tas ir špīsers, tad viņš saprata, ka es viņu esmu ieraudzījis. Viņš rāva uz sānu, tad es tādiem priežu zariem krāmēju viņam virsū. Cerībā, ka nākamais šāviens būs labāks un ka viņš skries krūmam pa šo pusi, krāmēju otro reizi. Bet tad viņš bija vēl viltīgāks un krūmam pa otru pusi aizskrēja. Nebija nekādas cerības, ka viņš skries ārā no masta. Domāju, pies pie kolēģa vai atgriezīsies mastā, kā nu būs. Un tad, kamēr es lādēju patronus, skatos, šis rauj pāri dzinēju līnijai, mednieku līnijai vēlreiz, kur es vairs neizšāvu. Paskatījāmies, pārbaudījām pēdu, asinis neatradām, tikai kur aizskrējis. Nu, vismaz būs viņam. Burvīgi netrāpīja. Cik patrons tev bija? Man rauj. Oi, karali. Aha, paldies. Tu dabūji atpakaļ. Tā viss tā gulēšana, viss, kas ir, viss notiek šī stūrī. Nu, karoči, tad man sanāk, es paņemu šito te malu, es iznāku te līdz šitam te izcirtumam un paņemu vēl šito malu. Jā. Nu ko, masts numur 2. Tur viss tiek salikti pa vietām. Priekšnieks pasaka virziens. Mans virziens ir tur. Un tā es arī eju. Tūlīt tās noliks pārējos dzinējus vietās. Mednieki sastāsies un mēs varam tad atskaiti par pirmo mastu. Ar pirmo mastu bija zvēri bija 2 šāvieni garām, aizšāva par špīseru. Mežatūku bars bija, bet tie izpeldēja pa puru pāri. Suns noķēra vienu mazo mežacūciņu. Nu, tad mednieks aizgāja skatīt, ko tas suns tur ir. Pienāca klāt, redz, ka tur ir cūciņa. Tā kā viņš teica, ka viņa ir tāda maziņa un tā kā ne īpaši gribēja ņemt viņu patiesībā, jā, bet tā kā cūks ir jāņem bez izņēmuma, līdz ar to viņš to cūku arī paņēma. Nu ko, gaidām otrs masts, pēdas bija, gājām tikko pēdas bija, tā kā iespējams, ka mums atkal kaut kas varētu sanākt. Suns bļauj, tas gan nav forši, jo vajadzētu būt klusāk, bet ok, kā ir tā daba. To nevar iekārtot tā savādāk. Nu ko, gaidām starta zvanu. Zvanu mums moderni mums dod ierīces, rācijas, un tad mēs esam gatavībā iet pa mežu un bļaut. Nu, meža cūkām patīk tādas brikšņainās vietiņas, jā. O, dzirdat?
Suns kaut ko ir paņēmis. Atskanēja šāviens. Otrajā mastā pirmais. Pagaidām, varbūt būs vēl. Nav. Iespējams, kad ir stirna nomedīta, jo tur runāja par rācijām, kad ir tāpat skraida stirnas, tā kā varbūt būs viena stirna. Bet, nu, šā vai tā, cūka, briedis viens, kuru mednieki gan nenomedīja, bet notrieca kaut kāda mašīna un viņš gulēja ceļa malā uz lauka, un tad mēs viņam aizbraucām pakaļ. Kāds ir noķēris dzeni? Jā. Pie manī malā arī stīrnā izskrēja uz apakaļu. Šeit ir kaut kāda kapsēta. Te ir kaut kādi lielie kauli. O, te kaut kas ir bijis, jā. Kaut kāds lielais dzīvnieks te ir. Malcis, jā. Nezinu, neatpazīst tādus kauls. Rācijā ziņo, kad kaut kur mums priekšā tur ir barsa meža cūkām redzētas, bet šāvieni vēl nav bijuši. Tātad viņi nesteidzās skriet ārā uz mednieka šaušanas līniju. Laikam kaut ko saprot tomēr dzīvnieki. Ko mēs tik kustam uz priekšu, tagad tāds briksnīts būs. Māza putnu liksdiņa. O. Jā. Ko brienam tālāk? Es Jolās atcelu un vēl tālāk neredzu. Briedis kaut kur skrien. Tikko paskrēja man garām 10 metros. Es piespiedu pogu, bet tik ātri jau uzfilmēt. Viņš nepaspēja, bet nu... Viņš skrien atpakaļ. Nu, būtiski 10 metru attālumā lecam un te priekšā ragainais, tāds kā jau pirmais mums ir. Un tā smaka, ka viņš paskrien garām, to nevar sajaukt, jā. Tā smarža, kas no viņa nāk, jā, tāda specifiska āda, viss tur, jā, nu, pilnīgi jūt, kad ej pārgājienos un kad tu paej kaut kādai vietai garā, tu pilnīgi jūt, ka reku te tikko bijis kāds dzīvnieks, jā, un tā smarža tur vēl tagad ir palikusi. Tā kā arī šeit, jā, viņš man paskaita tikko garām, un es pilnīgi jūtu, ka tā smarža, jā, kāda ir. Jā, nu ko, ejam tālāk. Uhuu, čauldi! Reku. Nu ko, šis masts, var teikt, arī beidzies, bija viens šāviens, un manas domas, ka tas briedis bija, stirnas bija, es domāju, ka viena stirna ir nobliesta, bet, nu, tā teikt, to neviens nezina, kamēr visi nav izgājuši ārā. Tā kā gaidam rezultātu, un tad es jums vēl pastāstīšu, kā mums tur līdz galam gājis ir šajā mastā. Bet bija labs masts, jā. Nebija slikts, nebija slikts. Zvēri bija, briedi redzēja, nepaspēja uzfilmēt, bet, nu, nekas citreiz. Šoferi ļoti mainās. Ilgi šajā darbā viens šofers neturās. Nu, plus mīnus viens masts. Un tad mums mainās šoferi. Ja atkal jauns šofers. Vai nu alga ir maza, vai es nesaprotu, kas notiekās šeit. Mednieku dzinēji nonākuši pie dzelzceļa, gaida vilcienu, lai brauktu atpakaļ uz Rīgu. Un arī beigsies šīs dienas medības. Ļoti labi, te paliek pirmais. Zigis. Jā. O,
tikko atpakaļ pie cepures, Gailens pārliku maisiņā, un mēs esam 3. mastā. 3. masts mums ir no dzelzceļa, un taisni mežā iekšā runā, ka esot ļoti garš masts šis būs. Nu, iesim redzēsim, laikam iepriekšējais bija kā 3 km garš. Tur stāv dzinēji, un tur stāv dzinēji. Un kā vienmēr gaidām signālu uz rāciju, kad mēs varam sākt kustēt. Esam pacietīgi, tūlīt viss sāksies. Un bijām tikko pēduši pusdienas. Tā kā viss forši. Mednieki jau gandrīz par to, kas ir. Viņi jau pasaka, mums jau labi. Briedes ir, mežsūciņi ir. Vairāk arī nevajag. Viss tā kā forši, tā kā šeit nav gaļinieku medības. Te ir vienkārši medības. Satikšanās un prieks par kopā pavadīto laiku. Tikko viena stirna arī izskrien priekšā. Ieraug man skrien sāniski tur un nesās tā kā traka. Bet nu neko... Viens suns aizskrēja uz priekšu. Un pēc balts dzird, ka viņš kaut ko tur jau ir atradis. Bet nu mēs vēl neesam pietuvojušies un nostājušies pie nākošā posmiņa mežā. Manāms piekusumiņš man jau šodien, teikšu godīgi. Nu ko, sākam pēdējo 4. mastu. Kas ir ar 3. mastu? 3. mastā cūkas bija, visi visu redzēja, bez šaut nešauj. Nu, kaut kā. Nebija pareizais virziens, nestāvēja pareizā vietā kāds mednieks un tā tālāk. Stirna skrēja man virsū, atkal es nepatēju uzfilmēt, bet nu dzīvnieki ir, bet laikam vēl gluži viņi neskrien ārā no meža. Viņi tepat stāv, jo viņi paskrien un apstājās. Un neturpina skrējumu. Jā, izklausās te kāds piedalās mūsu sarunā. Labi, ejam. Redzēs, kas mums būs ar pēdējo 4. mastu. 6 šāvieni, tikko vēl 2 atskanēja kaut kur tālumā. Tātad no šejienes zvērs tika padzīts. Nu, forši, būs mums nedaudz arī ko padarboties, tā teiktu, ģērētavā, un puišiem būs ko padarīt tur. Nu, prieks par medniekiem, kad kaut kom tomēr šauj, trāpa vai netrāpa, to mēs zināsim vēlāk. Nu, šodien tas arī ir viss. Tikko bija brieži, tur skrēja riktīgi. Aš pilnīgi jāsabīstās, bija jau tāds krakšķis visur. Ķipa šāviens tur kaut kur bija, bet es nedzirdēju. Tā kā priekšnieks teica, ka tas arī viss šodien. Tad arī viss. Jaunākais, jā? Lai ietu vilktu, bet okei, nu, es eju vilkt un pat mednieks pat, jā, padziet. Mednieks iet vilkt to. Tas mednieks stāv un neko nedara, jā? Jā, es palīdzu kolēģim. Jā, kolēģim jāpalīdz mums tagad iet. Nu, ja es atvilks to vienu buciņu šeit. Bet varbūt 2, es nezinu, kas tur runā. 2 kaut ko. Iesim skatīsim, 2 vai 1. Vienkārši jau saulīta vakars. Garais pasties būtu vēl visa plinta rokās vispār būtu. Labāk, kāda šodien. Atkal garais uz lauka ar beigtu stirnu. Katru gadu viņš kaut kur tāds uz lauku parādās. Es redzēju tikai tur. Lāņa vienreiz, otrais, 5.
Nu, dakters malāts, paskat. Un trāpīja taču arī. Vienu pa zemi, Dakters malāts. tā otru tur pēdējā brīdī aiz kalniņa jau lec jau mežā, tad es pēc to Trāpījis esot, jā, tā arī izskatās, trāpīja arī. Būs ko operēt viņam, tā kā neko darīt. Garais ir šāds pa briežiem. Viņš teica, ka viņam divi esot. Sandīs arī pāri pa lauku, redzējis, ka viens aiziet. Jā. Tātad viens kaut kur pazudis, jā, garajam. Nē, viņš tad vēlas, ka vaņi aizbrauc samā vispār. Vaņa aizbrauca ar 12 tonnas labības bāštīt pa lauku. Priekš nākošiem bukiem. Nekas. Citreiz būs labāk. Nu, tā kā tā. Paldies par uzmanību un tiekamies, kad tiekamies.